Daudz iespējas aizsardzību abām komandām, arī aizsardzības noteikumu šeit, es domāju, neiedziļināsimies detaļās. Bet viegls darbs Jonātam Ervītam. Un tā tālāk, nu tad Karlos Frāde arī šādu cilu cenšas atrast, ieviest. Spēks, nopietnas ierocis. Tad mēs redzēsim, ko nozīmē vidēji labas koledžas. Viduvējs spēlētājs priekš Amerikas standarta. Ģeiks atgriezies VF komandā pēc gada Jelgavā. Arī interesanti būs pavērotājs. Kaufmanim jāizdara metiens pār rokām, tālmeties, tas ir precīzi. Bet nu tas ir tā ir Jāņa Kaufmaņa firmas. Mačs ar nepacietību. Tad viss kārtībā, Olimpiskais sporta centrs. Kaufmanim vēl viens tālmetiens, vēlreiz precīzi. Kaufmanis kārtas spēles sākumā. Piespēlē ārā Jonāts, paskatās grozu virzienā, bet metienu neizdara. Gabrāns Raimonds. Pick-and-roll sadarbības, savulaik, kad Raimonds bija ļoti labā formā, tad pick-and-roll sadarbības bija viņa maizīt. Redzēsim, kā veiksies šodien. Noteikti arī tagad, tas ir viņa priekšrocības čēle. Atkal savāds bumbu, īsti neviens nesaprot, kurā komandā viņš spēlē. Ka dzīvē viņš tiešām ir diezgan jauks čalis. Tā ir visnotaļ bieži sakritība. Lielākie kretīni basketbola laukumā ir īsti paipuisīši reālajā dzīvē. Dažreiz arī sakrīt šīs lietas. Ceturtajā vien bija +9 VF komandai. Čia Valmierieši ir spējuši apgriezt spēli kājām gaisā, bet redzot, cik ātri mainās notikumi šajā mačā. Centimetri ir, arī centimetri varētu būt vairāk, bet īpaši kilogramu nav, lai labi cīnītos pret lakšajām bumbām. Viktors Irvins, kurš nav nekāds vilts Čemberlens, tomēr ir vairākas bumbas izcīnījis uzbrukums. Mejeris postā. Jonāts nav tas spēlētājs, ko tik vienkārši var iepostēt. Redzam, tas īsti arī neizdodas. Beigās Ilins veiksmīgs aizsardzībā. Interesants uzbrukums, visi 5 spēlētāji bija ārējā līnijā, un Čižauskas Ludams krīsdams tomēr nogādā bumbu pie Jonāta, kurš realizē vēl vienu pustālo metienu. Tāpat kā Haraldam Kārlim, tas ir pirmais gads profesionālajā pieaugušo basketbolā. Jūrmalā viss sākas ar treneri. Arnis Vecākais lieliski dara savu darbu, Ervīns Jonāts un Mārtiņš Laksa tur spēja solīt uz priekšu savā meistarībā. Mareks Mejeris kārtēja atlikusī bumbu uz spēli. Nedara neko lieku, neko ekstra, nav bez ārišķībām. Nevaram teikt, ka žilbino šodien spēlē Raimonds, bet ļoti vērtīgi. Un redzam jau +16. Bet toties 2., 3., 4. numuru skrēja un lidoja šajās komandās. Ļoti atletiski bija visi spēlētāji. Šeit ļoti labi piespēle no Krūza. Efam 4 klāt. Un kopumā arī 3. ceturdaļu uzvarēja Valmiera ar 22-15. Interesanti, ka 1. ceturdaļā VF gūja 25 punktus. 2. un 3. čempionātā. Šodien tā ir tikai bāla ēna no tā, ko mēs redzējām Rīgā. Un arī redzam, ka fiziskās formas kritums arī ir Mārtiņam, un nav šīs veiklības, ierastās kustīguma enerģijas, ko mēs esam redzējuši. To mēs nevaram teikt par Jāni Kaufmanu. Ko viņi īsti var līdz galam un ko nevar. Pārbaudas spēles ir viena lieta, tagad ir oficiālās spēles. Un savukārt Ainārs Zviržņš, es domāju, varbūt pietiekoši gandarīts. Pagaidām, protams, spēle vēl jānoslēdz. Precīzi tālmetiens VF-am satura, ko mēs redzam laukumā. Es domāju, ka trenerim Zviržņiem ir skaidrs tikai viens. Jāturpina strādāt un progresēt. Jo izskatās Valmiera pēc komandas šodien laukumā. Bet šeit bloķēts metiens aizsardzībā. Būs iekšā pēdējam finišu spurtam. Lai pacīnītos par uzvaru šajā mačā. Vēlreiz bloķēts metiens Valmierai. Toreiz Viktors Ilins izceļās. Es domāju, ka šādā brīdī treneris Zviržņš pat varētu nomainīt Jāni. Man šķiet, ka Jānis ir liels spēlē. Slam dunk Marekam Mejerim un vairs tikai -10 minūtes pārtraukums jau Aināram Zviržņam. Savu kombināciju Aigars šķēla ar bumbu perimetrā. Redzam, ka skautinga reportā ir tas, ka pret viņu var atkāpties. Šoreiz veiksme nāk tālāk Aigaram un Valmierai. Es īsti vēl nedrīkst. Nu, bumbu pie VF, ja uzbrukums būs precīzi, tad rezultāts arī paliks vēl mazāk. 2 punkti ar sodu! Mareks Mejeris monstruāls šodien 20 sekundes atlikuši pamatlaikā. Jānis Bērziņš paliek pret Ilinu. Tālāk Mareks Mejeris, Krūzs, sarežģīts metiens, nav precīzs un bumba šoreiz pie Valmieras, pret kuriem tiek pārkāpts noteikums. 13 sekundes atlikušas pamatlaikā, VF ievad bumbu spēlē. Tā tad saspēle tālu no groza, meklē brīvs spēlētājs. Bērziņam iespēja izmest tālmetienu, to viņš nedara. Neņķvils no groza apakš, netrap. Un tiesneši aptur spēli. Kāpēc? Noteikuma pārkāpums fiksēts VF komandai.